Ko jūs darītu, ja jums būtu pašiem sava naudas drukāšanas mašīna? Nu, drukāt naudu es jums tiešām neiesaku. Tomēr, tikpat viegli jūs varat nopelnīt naudu, laimējot loterijās. Šāds naudas iegūšanas veids ir ne tikai legāls, bet arī vēl stimulējošs. Bet, ko jūs visvairāk vēlētos laimēt? Naudu, mašīnu vai personīgo māju? Viss ir iespējams, ja jums ir plāns un pareizie līdzekļi. Bet, ja jūs pildiet loterijas biļetes, atzīmējot nejaušus skaitļus vai rakstot savu vai savu tuvinieku dzimšanas datumus, tas nozīmē, ka jūs paļaujaties tikai uz veiksmi. Bet, kā jums liekas, kāpēc lielākajā daļā loteriju biļešu tiek rakstīts, ja vēlaties, lai skaitļus izvēlas dators, ailē atzīmējiet ātrspēli? Un ziniet ko? Kad spēlējat ātrspēli, tad arī rezultāts būs ātrs un nekāds. Uzminēt pareizos loterijas skaitļus vien tik zilējot ir praktiski neiespējami. To jums pierādīs jebkurš matemātiķis. Tomēr, izmantot statistikas datus, zināt vidējo laimīgo biļešu skaitu, zināt informāciju par papildus biļetēm, izveidot loteriju izlozēs izkritušos skaitļu sarakstus, tas jau ir pavisam cita līmeņa lēmums. Varbūt visi zina, ka parasti izredzes laimēt loterijā ir visai mazas, un ka galveno balvu parasti saņem viens vai vairāki loterijas dalībnieki, visbiežāk 2 vai 3. Tomēr otrā un trešā loterijas balva visbiežāk netiek sadalīta, un vienam cilvēkam pienākas pilna balvas summa. Lūk, piemēram, loterija publicēja, ka otrā balva būs $1 miljons. Tas nozīmē, ka ik viens, kas uzminējis 5 skaitļus no 6, saņems pa miljonam. Šādi laimīgie parasti mēdz būt no 4 līdz 11 cilvēkiem katrā izlozē. Bet, kad izloze notiek 2 reizes nedēļā, tikai pateicoties vienai loterijai, katru mēnesi parādās apmēram 70 jaunu miljonāru. Attiecīgi trešā balva tiek laimēta īpaši bieži. Tās vērtība mēdz būt no 10 līdz 20 tūkstošiem dolāru, un to katrā izlozē parasti saņem no 100 līdz 260 cilvēkiem. Tā ir īsta patiesība. Lai biežāk laimētu loterijās, vajag ne tikai mazliet veiksmes, bet arī skaidrus statistikas un matemātikas izskaitļojumus. Protams, 100% risinājuma laimestam loterijā nav. Bet tik tiešām ir kaut kas unikāls, ko var izmantot, lai sasniegtu šo mērķi. Tā ir programma, kas savieno 3 pašus svarīgākos laimēšanas elementus – veiksmi, statistiku un matemātiku. Es esmu Aigars Krūmiņš. Man ir zinātnes doktora grāds, un jau gandrīz 10 gadus nodarbojos ar skaitļu secību analīzi loterijās, kā arī programmatūras izstrādi, lai analizētu šo secību. Un lūk, šeit ir līdz šim vienīgā patiešām efektīvā programma darbam ar loterijām. Tieši darbam, nevis spēlēšanai. Nosauc šo programmu par lotodarbnīca.com. Tā ir 3. manis izveidotā analizatora versija, kur ir daudz uzticamāka par pirmajām 2. Tiesa, šī programma ir maksas, tomēr visi no sākuma varēs pārliecināties par tās efektivitāti bez maksas, jo ik viens šīs programmas lietotājs saņems 14 dienu izmēģinājuma periodu. Programma lotodarbnīca.com vairāk nekā gadu tika testēta ar galvenajām Eiropas un ASV loterijām. Šo programmu izmantoju arī es, un tā kā rezultāts ir patiešām iepriecinošs, to izmantot varēsiet arī jūs. Tas ir, izlēmis, uz kuru balvu fondu pretendējat, jūs izvēlēsieties tās konkrētās loterijas tirāžās daļu, un programma lotodarbnīca.com jums izvēlēsies nākošās laimīgās skaitļu kombinācijas. Atklātais noslēpums ir tas, ka, vēloties laimēt loterijā, ir jāzina ne tikai izložu vēsture, bet arī kādas skaitļu kombinācijas ir aizpildītas tagadējā izlozē. Tātad, ja jūs sistēmā lotodarbnīca.com izvēlējāties galveno balvu, programma jums izvēlēsies kombināciju, kuru aizpildīja ne vairāk kā 7 loterijas dalībnieki. Ja vēlaties vairāk balstīties uz statistiku, nevis tikai uz veiksmi, kā arī tiecaties pēc otrās balvas,
Sistēma jums izvēlēsies kombināciju, kuru izvēlējās ne vairāk kā 12 loterijas dalībnieku. Nu, bet, ja jūsu mērķis ir pastāvīga peļņa, jums rekomendēju izvēlēties trešo balvu, un šajā gadījumā jums programma lotodarbnīca.com izvēlēsies tādas skaitļu kombinācijas, kuras šajā konkrētajā izlozē izvēlējās 150 loterijas dalībnieku. Bez šaubām, parādīsies skeptiķi, kas uzreiz apgalvos, ka atrast skaitļu kombinācijas, kas izlozes tirāžā atkārtojas ne vairāk kā 5, 12 vai 150 reizes, vēl negarantē veiksmi. Jā, mazliet taisnības tur ir. Es kā zinātnieks tiešām nevaru jums dot garantiju, ka katra jūsu nopirktā loterijas biļete tik tiešām būs laimīga. Tomēr piekritīsiet, uzminēt 150 kombinācijas no 10 000 ir daudz vieglāk nekā uzminēt vienu kombināciju no 39 miljoniem. Spēlēt loterijā esot tādām iespējām, tā nav tikai spēle, tā ir īsta uzvara. Un tieši programma lotodarbnīca.com atsijā miljardiem kombināciju, kuras nav laimējušas, un atstāja tikai tās, kurām ir lielākas iespējas laimēt. Sāciet bez maksas izmantot sistēmu jau tagad. Spied pogu uz šī video vai ejiet uz lapu lotodarbnīca.com/reģistrācija.html. Tad piereģistrējieties un saņemiet norādījumus un pieteikšanās informāciju.